Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebitv vaatajad. Täna on meil külas meie Läti kolleegid. Võib-olla proua esitleb ennast. Ja jūs varētu šobrīd bija sveiciens visiem skatītājiem, un ja jūs varētu stādīties priekšā, lūdzu. Mēs esam Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvi, kuri ir no visas Latvijas, kuri ir federācijā. Un šobrīd mēs esam ieradušies kā uzaicināti ciemiņi pie Igaunijas pensionāriem. Minä esindan Läti pensionäride liitu. Me oleme kogunenud kogu Lätist ja hetkel Eesti pensionäride kutsel oleme ka neile külla tulnud. No nii, tore on kaasvõitlejatega kohtuda. Kuidas siis Läti pensionärid elavad? Ir liels prieks satikties ar mūsu cīņu biedriem, kā iet Latvijas pensionāriem. Latvijas pensionāriem tāpat ir savu mērķi, savu programmu, kurai mēs ļoti sekojam, sadarbojamies ar Saimu, uzdodam arī viņiem jautājumus un kopēji izstrādājam plānu, kā uzlabot Latvijas pensionāru dzīvi. Meillä on oma programmi ja oma eesmärkid, mida me väga püüame täita. Me teemme väga tihedat koostööd ka Läti Seimega, et anname neile nõud, kuidas võiks praegu paremaks teha Läti pensionäride elu. Kuidas elavad Läti pensionäride organisatsioonid, kas nad saavad riigi poolt mingisugust toetust oma tegevuseks või on, ma saan aru, et neil on ka olemas ajaleht? Kā vispār Latvijas pensionāru biedrības dzīve norit, vai jūs saņemat kādu atbalstu no valsts? Cik zinām, tad jums ir arī savs izdevums? Jā, mums ir arī savs izdevums. Latvijas pensionāru federācijas avīze. Mums šeit līdzi ir arī mūsu avīzes redaktora Liesma Kalva. Un avīzē tiek apkopoti darbi, ko dara katra pensionāru biedrība, un ļoti liela sadarbība arī ar Saimu notiek. Tā kā gan likumi tiek atspoguļoti, gan arī darbība. Ja meillä on oma ajalehti ja selle peatoimetaja Liesma Kalva on ka meiega siin kaasas. Et selles ajalehes me siis räägime kogu Läti pensionäride tegevustest, muredest ja kindlasti ka ja peegeldame seda, mis toimub Saimas seoses pensionäride eluga. Aga aitäh! Paldies! 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 aastate alguses oli Eestis 2 pensionäride organisatsiooni. Aastal 2007 need 2 pensionäride organisatsiooni ühinesid ja nüüd on meil siis Eesti Pensionäride Ühenduste Liit üks organisatsioon. Gribētu pastāstīt arī par mūsu nedaudz vēsturi, kad 90. gadu sākumā mums bija 2 pensionāru organizācijas. 2007. gadā tās apvienojas, un kopš tā laika mums ir viena organizācija. No, meil on liikmesorganisatsioone, on kuskil 36 üle terve Eesti kõikides maakondades. Kõikides kohalikes omavalitsustes on meil mingisugune klubi, organisatsioon, NGO või midagi taolist. Mums, protams, visā Igaunijā ir savas reģionālās vienības. Kopā tās ir 36, un viņas tātad ir izvietotas atbilstoši Igaunijas pašvaldībām. Meie liikmesorganisatsioonides on kuskil 25 000 liiget. Kopumā mūsu biedru organizāciju biedru skaits ir kaut kur 25 000. Tähendab, võib öelda, et tänavu aastaks erinevalt teist Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule riigi poolt ei ole eraldatud ühtegi eurot. Diemžēl jāatzīst, ka atšķirībā no jums, kad šogad Igaunijas pensionāru biedrībai valsts nav piešķīrusi nevienu eiro. Pandi kinni ka meie ajaleht. Tāpat tika slēgta mūsu avīze. Ja. Aga kuivõrd meil ajalehte ei ole, siis me
mõtlesime, et organiseerime oma veebitelevisiooni. Tā kā mums nav savas avīzes, tad mēs izlēmām, kad izveidosim savu internetu televīziju. Loomise algusest on meid vaadatud kuskil üle 260 000 korra. Un no tās izveidošanas sākuma to skatījumu skaits ir apmēram 206 000. Kuskil 20 000 vaatamist kuus. Tas nozīmē, ka tie ir apmēram 20 000 skatījumu mēnesī. Siis selles, need pannakse üles, meie videod pannakse siis üles YouTube'is. Un mūsu video tiek publicēti YouTube'ā. Bet bez finansējuma jau nekas nevar pastāvēt. Kaut kā jūs piesaistat? Kuidas te saate nagu ellu jääda, et ilma finantseerimisest? No, Kas te saite neid vahendeid? Tallinna linnavalitsus andis natukene. Me saame siin ruumides olla ja nii natukene veel. Tallinas pilsētas doma ir piešķīrusi nedaudz līdzekļus, pirmkārt iespēja izmantot šo telpu un tad vēl nedaudz. Sakiet, jums no dalību organizācijām arī pieder iestāšanās naudiņu? Kas teil on ka sisseastumiseks vaja maksta mingi liiklustasu? Koha peal mõnedes kohtas on jah, liikmemaksud on. Dažās vietās ir biedru naudas. Nu, vot es gribēju teikt Jums tā kā ar ziedojumiem palīdz vai kā? Ir jāuztur visa tā darbība. Ja, et kas millega teid siis aidatakse, kas on mingeid annetusi, et mille arvel te üldse ellu jääb? No annetusi, tähendab ühesõnaga kuni tänavuse aastani meil oli ikkagi mingisugune finantseering, aga sel aastal 0 eurot. Nu jāatzīst, ka līdz šim gadam bija mums neliels finansējums tomēr, taču šogad ir pirmo reizi tā situācija, kad ir pilnīgi 0 eiro. Kāpēc tā? Viņi jūs nemīl? Eelmine sotsiaalminister ütles mulle isiklikult, et pensionäride organisatsioonid tegevustoetust ei hakka saama ja ta on oma sõna pidanud. Sociālo lietu ministre personīgi Andrisam paziņoja, ka pensionāru organizācijām nekāds finansiālais atbalsts nebūs un kā šobrīd redzam, tad viņi savu vārdu ir turējusi. Aga meil on ka veel olemas 3. nooruse ülikool, mis tegutseb meil Tallinna Tehnikaülikooli ruumides. Tāpat mums vēl ir 3. jaunības augstskola, kur darbojas Tallinnas Tehniskās universitātes telpās. Ennem koroonat oli meil seal kuskil 600, üle 600 registreeritud kuulaja. Un līdz koronas laikam mums tur bija apmēram 600 reģistrēti klausītāji. Tänapäeval on olenevalt asjaoludest ja olenevalt ilmastikust kuskil 200-300 kuulajat. Uz šo brīdi, atkarībā no tā, kāda ir laika apstākļi, kad šo klausītāju skaits ir no 200 līdz 300. Ja need loengud toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli aulas. Un lekcijas notiek Tallinnas Tehniskās universitātes aulā. Ja selle ruumi kasutamise eest meie käest siis raha ei võeta, see ruumi kasutamine on tasuta. Un arī par šo telpu izmantošanu no mums naudu neņem, tas nozīmē, ka tā izmantošana ir uz maksas. Un lektors jūs piesaistat arī brīvprātīgos? Ja kas need lektoreid te kakāsat tasukta, et vabāt maksame sümboolset raha. Mēs maksājam viņam simbolisku atlīdzību. Mēs tur būsim šodien, jā. Bet täna lähme sinna, eks ju? Jah, just. Un kā tās tēmas izvēlās? Ja mille järgi te valite need teemasid seda? No, me peame nõu, meil on seal niisugune ühesõnaga komme on, et meil on seal väike nõukogu ja siis ennem uue loenguaasta algust me siis istume koos ja arutame, et missugused teemad võiks olla aktuaalsed ja mida me võiks seal arutada. Tātad šai augstskolai ir savu padome, un katru gadu pirms jaunā mācību gada sākuma mēs savācamies un savā starpā tad izspriežam, izlēmjam, kādas varētu būt šīs aktuālās tēmas.
Siis me organiseerime veel pensionäridele õigusnõustamist. Tāpat mēs organizējam juridisko palīdzību un konsultācijas pensionāriem. Siis erinevates kohtades Eestis 10 kohas. Tas notiek Igaunijā dažādās vietās, 10 kopumā tās ir. Selleks me saame Justiitsministeeriumi käest siis finantseeringu, et meie juristile maksta. Un šim nolūkam mēs saņemam finansējumu no Tieslietu ministrijas, lai mēs varētu apmaksāt juristu pakalpojumus. Tas nozīmē, ka skola kopdarbībā sadarbojās ar apvienību. Kāda biedrība? Skolas, tās universitātes ar pensionāru. Kas ei tähendab, et see ülikool siis teeb koostööd pensionäride liituga? Jā. Jā. Un cilvēki aktīvi nāk, tā kā paši piesakās, jā, un ir ieinteresēti tajā mācīšanās procesā. Kas inimesed on ise aktiivsed ja registreerivad ennast õpingutele ja... Ise aktiivsed, ise realiseeruvad, jah. Ja viņi paši aktīvi reģistrējas. Un kā ir ar interneta tehnoloģijām, cik labi apgūst? Vai? No interneti tehnoloogiaga me tegeleme juba siin nagu päris mitmendat aastat koos Läti ja Leedu kolleegidega. Mis see viimane projekt, millele see oli nagu pühendatud? Tasutu tarkvara user manualid. Mida? Tasutu tarkvara kasutaja õpetused. Aha, tasuta. Jā, kad mēs restīvi sadarbojamies jau šajā jomā arī ar citu valstu pensionāru biedrībām, un mēs aktīvi mēģinām pensionārus izglītot šajā jomā. Pēdējā tēma, kas mums bija aktuāla, bija bezmaksas lietojuma programmu, bezmaksas izmantošana. No me oleme erinevaid vanusegruppe küsitlenud ja üldiselt 70% inimestest 65+ tunnevad interneti oskuste vastu huvi. Mēs esam veikuši arī dažādas aptājus, un aptājus rāda, ka 70% apmēram iedzīvotāju vecumā 65+ ir ļoti ieinteresēti apgūt šo internetu lietošanu. Üldiselt võib öelda, et Eestis umbes 30% pensionäridest omavad internetiühendust ühel või teisel viisil. Šobrīd var teikt, ka Igaunijā aptuveni 30% Igaunijas pensionāriem ir kaut kādā veidā piekļuvi internetam un internetu pieslēgums. Tas ir 10% vairāk kā Latvijā. See on 30% võrra rohkem kui Lätis. Kui kellelgi on küsimust, siis... Ja kādam kādi jautājumi, droši jautājumi. Minul oleks küsimus. Et alati, kui eakatega kokku saan, ma küsin ühte asja. Kes teist kasutab igapäevaselt internetti? Katru reizi, kad tiekos ar vecāku cilvēkiem, es prasu, kurš no jums ikdienā izmanto internetu? Tas ka kätt. Väga hea. Tavaliselt on niimoodi, et oma seltskondades siin Harjumaal ja üle Eesti olen käinud ja küsinud, et interneti heal juhul kasutavad 25–30%. Teistel on olemas küll aadressid, aga siis kui lapselapsed koju tulevad, siis nad näevad seda, mida neile kirjutatakse. Pārsvarā tomēr tas procents ir 25–30 atbild uz jautājumu par internetu, taču ļoti bieži mēs redzam situāciju, kad viņiem gan ir internetu pieslēgums, ir savā e-pasta adrese, bet reāli tas, kas uz e-pasta adresi tiek sūtīts, to viņi ieraug tikai tad, kad atbrauc ciemos mazbērni. Praegu siis veel võib-olla teadmiseks, et praegu on Eesti keskmine pension 817 € ja maksuvaba pension on 776.
Tad, šobrīd vienkārši informācija vidēja Igaunijas pensija šobrīd ir 817 eiro un ar nodokļu neapliekamā daļa bija 776. Et põhimõtteliselt kõik, kes saavad keskmist pensioni, maksavad ka tulumaksu. Kas nozīmē to, ka praktiski visi, kas saņem vidējo pensiju, maksā arī ienākumu nodokli. Tā jau mums ir tagad 1000 neapliekamais. Leitusonis maksu labāk tuvātu prāgu. No, jā. Bet strādājošiem nav viegli. Strādājošiem pensionāriem atkal ir problēmas. Okay, no teil võib öelda, et teil muidugi jah, on hea, et nendel on 1000, aga meie pensionärid on Euroopa Liidus selle eest jälle kõige vaesemad. No jā, protams, jūs varat lepoties ar savu 1000, bet tad no otras puses Igaunijas oleme ka esikohal. Pensionāriem ir arī pirmā vieta Eiropā, gan, diemžēl, nabadzības ziņā. Ma tahaks veel märkida ära seda, et Euroopa Komisjon tegi uurimuse 4 riigis. Eiropas komisija veica pētījumu 4 valstīs. Ja uuris, et missugune on hinnatõus pensionäride jaoks. Un tika pētīts, kāds ir īpatsvars vai attiecības starp cenu pieaugumu un pensijām. Ja siis tuli niisugune asi välja, et seoses sellega, et pensionäridel on teatav kulude struktuur. Un tika noskaidrots, ka sakarā ar to, ka pensionāriem ir zināma izdevuma struktūra. See tähendab eluase, toit ja ravimid. Kas nozīmē pārsvarā tās ir dzīvošanas izmaksas, pārtika un medikamenti. Ja siis selle uuringu tulemusena tuli välja, selle uuringus oli ka Eesti, et pensionäride jaoks on hinnatõus 6% kõrgem kui riigi keskmine. Un tad Igaunijā piedalījās šajā pētījumā, un tas atzinums bija tāds, ka priekš Igaunijas pensionāriem šis cenu pieaugums ir par 6% lielāks nekā pārējiem iedzīvotājiem. Nii et kui seal, ütleme, nüüd praegu on kuskil hinnatõus on kuskil 4-5%, siis sellele võib lisada vabalt veel 6%, siis me saame aru, missugune on pensionäride olukord. Un, ja mēs zinām, ka šobrīd vispārējais cenu pieaugums Igaunijā ir bijis apmēram 4-5%, ja mēs tam pievienojam klāt vēl šos 6%, tad mēs varam iedomāties, kāds ir šis vispārīgais stāvoklis, pensionārs stāvoklis Igaunijā. Nii et see ei ole mitte meie kohalik uuring, vaid see on Euroopa Komisjoni uuring. Sest 4 riiki olid selles uuringus. Un tas nav mūsu vietējais pētījums, bet tas ir Eiropas Savienības pētījums, kurā piedalājās 4 valsts. Kādas bija tās valsts? Mis olid need teised riigid? Oi, mul ei ole meeles. See nagu mind eriti ei huvita. Lätit ei olnud vist? Ei olnud. Kas pensija indeksācija netiek? Kas Eestis toimub ka pensionide indeksērimine? Jaa, toimub. Jā, notiek. Igal 1. aprillil. Katru gadu 1. aprīlī. Sellel aastal oli pensioni indeks 5,3%. Un šogad pensiju indeks bija 5,3%. Visiem vienādi, ja? Kõiki tad ühtemoodi. Jah, ikka. Depends on salary or... Tas viss ir atkarīgs no algas. Viņiem ir kabājas pensija. Teil on olemas ka mingi baaspension või baaspension väär. Rahvapension on olemas küll. Ja Igaunijā to sauc par tautuspension. See on mingi 500. Pamatdaļa jāpiek kuras tālāk pēdējā. 500 riigis. Tā ir tagad, viņš saka, kaut kura 500 eiro ir. 300 peale. Palju? Tas ir 500 eiro. Ei, see ei tõus. Tā tās mazāk Starp citu, vakar... Rahvapension 300 ei tea. Jah. Sul on midagi öelda. Ka tā bāzpensija ir 300 eiro. Bet darba stāžs tiek ņemts vērā tālāk pierēķinot tur klāt tos procentus. Aga edaspidi, et sellele rahvapensionile seda juurdemaksu arvestamisel võetakse arvesse ka tööstaaž. Jah.
Mums vakar valdē viesojās Saeimas prezidija priekšsēdētāji. Daiga Mieriņa sūta sirsnīgus sveicienus Andresam, un arī Andres Bērziņš sūta sirsnīgus sveicienus. Un viņu jautājums bija tāds, kā jūs šobrīd Igaunijā tiekat galā ar savu pensiju 2. līmeni? Bet tas varbūt nav šī brīdī jāatbild, varbūt dienas gaitā mēs no Andres gribētu dabūt tādu dziļāku skaidrojumu, jo mūsu Saeima tiešām par to interesējās, jo tas ir šobrīd aktuāli mums. Et võib-olla ei pea kohe praegu vastama, võib-olla päeva jooksul, et ühesõnaga eile neil oli kohtumine Läti Saeimi esindajatega, Andrus Bērziņš ja Daiga Mieriņa, kes saavad ka tervitusi, aga nende küsimus oligi, et kuidas te Eestis saate hakkama selle teise pensionisammaga, et kuidas see üldse siin toimib. Aga te ütles, et ei pea kohe vastama, et sellest me võime ka... No ma võin selle pensionisamba kohta öelda, et mina isiklikult olin ka mul oli ka see teine pensionisammas, olgugi, et ma ei olnud kohustatud. Ma tegin seda vabatahtlikult. Jūs varat pastāstīt, kad Andresam pašam bija šis 2. pensiju līmenis formēts, kaut gan pēc vecuma dēļ viņam tas nebija obligāts. Aga tol ajal ma tundsin huvi, et kui suur on siis selle pensioni teise samba tootlus. Ja võrdlesin seda Soome eläkelaidos nende tootlusega, siis meie tootlus oli kordades väiksem. Un man bija tiešām interesi par to, cik liels ir tātad šī 2. pensiju līmeņa ienesība, ienākums no tās, un tāpēc es sazinājos arī ar saviem Somijas kolēģiem un konsultēju, ka šī 2. pensiju līmeņa ienākums ir vairākas reizes zemāks par to, kas ir Somijā. Ja lõpuks, kui avanes see võimalus, siis ma lahkusin teisest pensionisambast. Un tikko kā parādījās iespēja, tad Andres uzreiz no šī 2. līmeņa arī izgāja. Nu, viņš izgāja, bet viņš saprata, ka viņš ar to samazina savu pensiju. Te lakusītākā, kas te saite aru, et sellega te nagu teete oma pensioni vaiksemaks? Ei. Ma ei teinud midagi vaiksemaks. No, viņš nesamazinājās nekādā veidā. Nu, ja izņēma šo daļu. Okei. Jā, ma ei saanud enam seda 4%, mida meil riik maksab, eks ole, selle teise pensionisambasse juurde. Protams, es nesaņēmu tos 4%, ko valsts piemaksā pie šī 2. pensiju līmeņa. Aga hinnatõus oli nii suur, et mul ei olnud mõtet seal oma raha hoida, sellepärast, et reaalselt minu see raha jäi kogu aeg ostujõud tõttu väiksemaks. Ņemot vērā to, ka cenu pieaugums bija tik ļoti liels, tādā gadienā nebija nekādas jēgas to savu naudu turēt šajā 2. līmenī, jo gala rezultātā šis tā kā man uzkrātā nauda visu laiku samazinājās. Viimastel aastatel on Eesti reaalpension pidevalt vähenenud ja nagu ütles meie ministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ekspert, näitena tõi, et kui ennem sai pensionär osta teatud kindla summa eest 10 leiba, siis ta saab nüüd 9 leiba osta. Kad reālā pensija tad visu laiku šobrīd Igaunijā ir samazinājusies, un kā arī teica sociālo lietu ministrijas eksperts, kad, ja mēs iedomājamies tā, ka par savu pensiju pensionārs līdz šim varēja nopirkt 10 maizes kukulīšu, tad šobrīd viņš par to savu pensiju nopirkt tikai 5. Sakiet, vai Igaunijā to 2. pensiju līmeni jūs tagad atjaunojat, restaurējat kaut kādā veidā, citā formā? Kas Eestis see teine pensionisammas praegu on kuidagimoodi taastatud? Nüüd on see vabatahtlik. Šobrīd tas ir brīvprātīgs. Aga väikene informatsioon lisaks, et see 4%, mis väidetavalt nagu riik maksab sinna juurde, see tuleb tegelikult pensioni esimesest sambast, nii et kui seda ei oleks, siis oleks meie pension 20% suurem. Taču gribu piebilst, ka šie 4%, ko valsts piemaksā pie šī 2. līmeņa, ka tie reāli tiek ņemti no pensiju 1. līmeņa. Un ja nebūtu šis 2. līmenis ar valsts piemaksu, tādā gadienā Igaunijas pensijas būtu par 20% augstākas. Ja praegu käib tõsine diskussioon selle kohta, et kas see pensionisammas niisugusena, nagu meil praegu on, eks ole,
arvestades majanduslikku olukorda ja üleüldse, see ei ole kindlasti mingi investeerimise instrument, sellepärast inimesed lihtsalt reaalraha kaotavad seal. Võib-olla jah, et see äkki 10 või 15 aasta pärast saab selle 100 euro eest osta ainult niisama palju kui praegu 10 euro eest. Un šobrīd arī diezgan aktuāli pacēlusies tēma Igaunijā, kad šis otrais pensiju līmenis nav adekvāts investīciju instruments, kad tas, ko šobrīd cilvēki tur iegūda, un kad iespējams, ka pēc 10 gadiem par to varēs nopirkt krietni mazāk nekā par to. Bet tā jums trešais līmenis vispār nav? Kas Eestis kolmandat sammast ei olegi? On olemas küll, aga see ei ole eriti populaarne. Et tas nav galīgi populārs. Aga nüüd ma pean vabandama. Te olete kõik nüüd kohvi joonud, et nüüd me hakkame minema parlamenti. Tagad mums jāatvainojas, tas bija laiks,